Indieši joprojām. Dāmas un kungi, updates par slavenajām Rīgas publiskajām indiešu toaletēm šeit pie stacijas laukuma, te pie Origo. Lūk, smējieties vai nē, bet tagad ir cilvēkiem izpratne uzlabojusies, un tagad plānā ir šo te būdu, kas man aiz muguras, kas agrāk bija Laimētava, iegūt Rīgas domes īpašumā, un tad šeit izveidot gan infocentru, gan lielas, plašas, publiskās, cerams, bezmaksas toaletes. Lūk, tik vienkārši. Cerams, ka tas notiks salīdzinoši drīz, nevis gadiem vilksies, bet, principā, plāns tāds ir. Tā kā vajag aktualizēt un skaļi runāt par visām lietām. Šis ir viens tāds piemērs, vieta patiešām laba. Protams, mēs jau te neminam to, ka Hesburgers bija noskatījis šo te būdu un paši būtu visu saveduši kārtībā, bet izrādījās, ka zonējums kas tur un šeit nedrīkstot būt ēdināšanas iestādi. Varēja taču atdot šitie būtu pārdevuši Hesburgeram un te būtu normāls bizness. Labi, nav arī slikta opcija, ka pilsētā būtu šis te īpašums. Jā, baigi šos te plānus ievilkt nevajadzētu īpašumu departamentam un Rīgas domē, jo te arī šādi te tomēr tas viss joprojām pilsētas vizītkārte ir, bet vismaz prieks man ir redzēt, ka notiek vismaz ideiski šāda te kustība un izpratne, ka šis īpašums jāiegūst pilsētai. Mani sauc Rudolfs Brēmenis, pievienojoties šim te profilam, es esmu Rīgas domas deputāts un redziet, var visu kaut ko izdarīt, ja labi grib. Tagad jāķerās nākamajiem projektiņiem klāt, brauksim uz Vecmilgrāvi, piekdien 3 vāksim parakstus pie Maksimas par to, ka vajag atjaunot pašvaldības policijas, izveidot pašvaldības policijas iecirkni. Pirms tam tur bija valsts policijas iecirknis, kur likvidēja, tagad pacēlusies kriminogēnā situācija Vecmilgrāvī sīkie huligāni darbojās. Tā kā, jā, protams, ka tur vajag policijas iecirkni un vēl šo to uzlabot. Tiekamies šo piekdien 3 dienā Vecmilgrāvī pie Maksimas, būsim līdz 8 un sestdien arī droši vien.